Esiet sveicināti pirmdienā, klāt jauna darba nedēļa un šovakar raidījumā skatieties. Talsos šāviena dēļ iet bojā vīrietis. Mazirbē deputāti tiekas ar iedzīvotājiem. Talsu komersantu klubs vērtē paveikto un ievēl valdi. Un Talsu mūzikas skolas kora klases svin 25 gadu jubileju. Svētdienas rītā Talsos Lielajā ielā divu vīriešu savstarpējā konflikta rezultātā bojā gājis vīrietis. Mēs izsakām līdzjūtību bojā gājušā tuviniekiem. Lielajā ielā svētdienā 4:00 no rīta starp diviem vīriešiem izcēlās konflikts, pēc kura izdarīts šāviens 1971. gadā dzimušam vīrietim. Cietušais drīz pēc šāviena miris un policija ir aizturējusi iespējamo vainīgo personu, kas ir 1972. gadā dzimis vīrietis, kurš nozieguma izdarīšanas brīdī atradās alkohola reibumā. Pamatojoties uz krimināla likuma 125. panta 3. daļu par tīša smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu. Iespējamā vainīgā persona ir iepriekš sodīta par smagu noziegumu izdarīšanu. Policijā ir ierosināta krimināla lieta, kuras laikā skaidros visus apstākļus. Pirmo reizi Dundagas novada pašvaldības deputāti sestdien Mazirbē tikās ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu notiekušo situāciju pašvaldībā un arī uzklausītu iedzīvotāju ierosinājumus. Savukārt iedzīvotāji atklāja, ka piekrastes ciemi nesaņem pietiekamu atbalstu. Piekrastes ciemu iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus Dundagas novada pašvaldības deputātiem. Sapulcē piedalījās daudz iedzīvotāju, kuri atklāja vairākas problēmas. Piemēram, to, ka nav sakārtota atkrituma izvešanas kārtība un vairāk kārt uztvēra sabiedriskā transporta nepietiekamību, kura dēļ īpaši senioriem ir grūtības nokļūt Kolkā vai Dundagā pēc vietējā ražotāja piena produkcijas, kas nav pieejama piekrastes ciemos. Tā kā mēs esam īpaši lieguma zonā, lielākas problēmas ir ar dabas aizsardzības pārvaldi, ar slīteri. Pašvaldība savos kompetences ietvaros ir kaut ko darījuši un ir arī kaut ko nedarījuši. Jā. Bet tur jādabū ir visi trīs puses kopā. Dabas pārvalde, iedzīvotāji un pagastu novada pārvalde. Šī sapulce bija jau sen nepieciešama un viņas ir jābūt regulārām. Es tā uzskatu, jo savādāk katrs savā kaktā kaut ko burkšķi, bet rezultāti nav. Tad, kad visi dzird, ir arī atbildība arī amatpersonām uz to reaģēt. Faktiski visas problēmas rodas, ja ir kaut kāds informācijas vakums. Tad rodas viss, kas no vien rasties. Baumas, neziņas un tā tālāk. Bet tiekoties ar ļaudi, viņi ļoti tieši saka savas problēmas un arī kas nepatīk un kas patīk viņiem. Dundagas novada pašvaldība drīzumā pieņems budžetu, tāpēc iedzīvotāju ierosinājumu uzklausīšana ir arī veids, kā rast finansiālu risinājumu saimniecisko problēmu risināšanā. Tas rezultāts jau ir sanākuši kopā esam, jābūt rīcībai. Jābūt konkrētiem lēmumiem, un tad arī būs rezultāts. Piekrastes ciemu iedzīvotāji ne tikai novērtēja tikšanos ar domas deputātiem, bet arī izteica viedokli par Kolkas pārvaldi un Dundagas pašvaldību. Iedzīvotāji atzīst, ka komunikācija ar vadītāju un priekšsēdētāju ir bijusi veiksmīga, un attāluma dēļ viņiem ir izdevīgi griezties gan pie Kolkas pārvaldnieka, gan risināt problēmas Dundagā. Es uz transportu, varu strādāt tajā Kolkas pārvaldi un Dundagu. Bet senioriem ir liels problēmas. Tieši komunikācijā, to mēs šodien arī sapulcē dzirdējām, ka pārvalde ir, piemēram, Sīkraks līdz Kolkai ir vairāk kā 20 km, līdz Dundagai tie paši 20 km, transporta nav it nekāda, jā, un pārvaldnieks dara vienu darbu, novads dara citu darbu. Tā kā tur jāsakārto arī varas struktūra, tā piramīda ir jāsakārto, lai zina, kurš pa kur atbild un pa kādiem jautājumiem runā. Mēs tā kā vairāk sadarbojamies ar Dundagu, jo īstenībā ir tā, tad, kad mēs esam jautājuši kaut ko vai lūguši Kolkas pārvaldniekam, ja, viņš vienmēr ir palīdzējis un atsaucies. Tas tā ir, es nevaru teikt, ka nē, jā, bet Dundaga ir tā kā pati vairāk arī interesējusies. Un tāpēc varbūt, ja mums ir problēmas, mēs uzreiz tā kā vairāk griežamies pie Dundagas. Kā norāda Dundagas novada pašvaldības priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, svarīgi ir sakārtot situāciju pārvaldē un pašvaldībā, tāpēc tiks veikta strukturālā reforma, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, kādā veidā risināt savus jautājumus un pie kā griezties. Rodās tāda sajūta viņiem šiem iedzīvotājiem, ka visas jautājums tikai risināts centrā, vai tas ir Dundaga, vai tas ir
kolkā, bet netiek jautājumi daudz risināti viņu ciemos. Tas ir tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, atkal runājot par vienotu novadu, kad mums ir jāatcerās, ka katra vieta Dundagai ir ļoti nozīmīga. Bet tajā pašā laikā ir arī jāatcerās, kā saglabāt šo identitāti, jo dundadznieks nekad nevilks, kā saka, kolkas brunčus, un kolcinieks nedziedās Dundagas dziesmas. Vēl ir plānots īstenot vairākas tikšanās ar citu Dundagas novada pagastu iedzīvotājiem tuvākā pusgada laikā. Ieva Jurčenko, Simona Antaļika, Jurģis Rudags, Talsu televīzija. Piektdien Talsu komersanta klubs tikās gada noslēguma sapulcē, kurā vērtēja pērnā gada laikā paveikto. Sapulces laikā komersanta klubs arī vēlēja jaunu valdi. Talsu komersanta kluba valdē jaunais gads sācies ar 2 jauniem valdes locekļiem. Atkārtot ievēlēja Āri Zapatski un Lienītis Karaini, bet par jaunajiem valdes locekļiem kļuva Inete Erķevics un Zintis Vicinskis. Bet iegūstot maksimālo balsu skaitu jau 6. gadu Andis Araks vadīs Talsu komersanta klubu. Un arī šogad tiek izvirzīti jauni kluba mērķi un uzdevumi. Iepazīt jaunus draugus, ar kuriem būtu atrodama kopēja biznesa valoda, būtu iespēja atpūsties. Jo, kā uzņēmēji visbiežāk saka, atpūšoties visbiežāk arī rodas jaunas biznesa idejas un iepazīst jaunus biznesa partnerus. Pirms gada noslēguma kopsapulces tiek veikta valdes locekļu kandidātu aptauja, un par tā kandidātu var kļūt jebkurš biedrs, kurš saņēmis 5 citu biedru atbalstu aptaujā. Šogad par komersanta klubu valdes locekļiem kandidēja 9 kluba aktīvisti. Jaunievēlētā valdes locekle Inete Erķevica neslēpa savu pārsteigumu un norādīja, ka komersanta klubā aktīvi darbojas jau 3 gadus. Es aicinu arī visus pārējos, tā kā mēs daži to darījām pēdējo gadu, gājām, piedalījāmies valdes sēdē, tā arī pārējos es aicinu nākt un piedalīties, jo tā būs daudz interesantāk, tā jau var daudz ko vairāk izrunāt un apspriest un izlēmt arī gan par mūsu darbību, gan par kopīgiem kaut kādiem pasākumiem. Komersanta klubs sadarbojas arī ar Talsu novada pašvaldību. Gan pirms, gan pēc vēlēšanām kluba biedri ir aktīvi darbojušies, lai atbalstītu kultūras un turisma aktivitātes. Izzinājuši turismu informācijas centra redzējumu par to, kā Talsu tālāk attīstīt, ņemot vērā, ka Talsu šobrīd jau ir skaista pilsēta, un tagad ir tas otra darba sadaļa, kas ir svarīga sadaļa šeit, teiksim, darīt visu, lai šeit iegrieztos pēc iespējas vairāk cilvēku. Jo vairāk būs biedru, jo vairāk būs dažādu priekšlikumu, dažādas inovatīvas varbūt idejas, kā darboties, ko iet runāt, kā to pasniegt, jo vairāk cilvēku, jo vairāk var kaut ko paveikt. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās galvenā vērtība ir tā kā kontakti un teiksim, kaut kādas tās savstarpējās attiecības, kas pastāv starp sadarbības partneriem. Tāpēc es domāju, ka šāda vieta ir lieliska, šāds klubs ir lieliska vieta, kur veidot savstarpējos kontaktus. Un otrkārt, man liekas, ka uzņēmēji tomēr ir tie, kuriem ir raksturīgs, varbūt zināmas iniciatīvas, daudzums un zinām vēlme, teiksim, būt aktīviem un pamanāmiem. Es domāju, ka šāds klubs ir lieliska iespēja gan rādīt piemēru citiem. Talsu komersanta kluba valdes priekšsēdētājs Andis Araks aicina novada uzņēmējus būt aktīviem un arī iesaistīties klubā, tādējādi veicinot gan pašu uzņēmumu, gan sabiedriskās dzīves uzplaukumu. Ieva Jurčenko, Simona Antaļika, Kaspars Zvirziņš, Talsu televīzija. Talsu mūzikas skolas kora klase ir pati jaunākā, tomēr tā darbojas jau 25 gadus. Un sestdien Tautas namā jubilejas koncertā tikās gan kora klases absolventi, gan esošie audzēkņi. 25 gadi kora klasē, kā atzīst gan Talsu mūzikas skolas direktors Raitis Rēriks, gan arī bijusī kora klases skolotāja Benita Paegle, ir pavisam neliels laika periods, bet šo 25 gadu veiktajā ieguldījumā audzēkņu izglītošanā kora klases pasniedzēji var patiesi lepoties ar paveikto. Tas prieks ir par to, ka ir tikai 25 gadu kora klasē, bet no šajā laikā ir patiešām ļoti lieliski jau Latvijā un pat, varētu teikt, pasaulē atpazīstami mākslinieki izauguši. Un tas, kad viņi nāk no Talsiem, no Talsu mūzikas skolas, protams, ka tas ir gandarījums un arī savā ziņā, es domāju, lepnums. Un lepnums nevien skolotājiem, kas ar viņiem strādājuši, bet ar to var lepoties gan skola, gan arī Talsu kopumā.
Kā viens no lepnumiem kora klases absolventu vidū ir Raitis Millers, kurš tagad ir Latvijas Nacionālās operas solists. Pavisam nesen Rihards ieguva Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas balvu nominācijā Gada jaunais mūziķis par izciliem sasniegumiem un panākumiem. Mācības Talsu mūzikas skolā viņam asociējas ar patīkamām atmiņām, jo viss esot labi padevies. Tie gadi paskrēja tā ļoti ātri, un es arī beidzu 6. klasē, ne 7. vai 8. kā bija tajā laikā. Bija interesanti. Pārsvarā vienmēr pēc skolas es nācu pa taisno uz muzikas skolu, un tā pa tajien arī dzīvojos vairāk vai mazāk. Skolotāji stingri bija? Man liekas, ka nē. Cik es atceros, pret mani noteikti nē. Es biju tāds skolotājs mīlulīts laikam. Riharda Millera skolotāja Benita Paegle viņu ir iesaukusi par zelta gabaliņu, un Rihards to skaidro, ka mācoties vienmēr ir darījis visu, kas likts. Skolotāja bija viena no galvenajiem cilvēkiem, kura mudināja Rihardu turpināt vokālo izglītību. Tāds gadījums man nekad nav bijis, un es domāju, ka arī nebūs. Mums bija šeit skolā koncerts, un tas bija tas laika periods, kad iestājās Zēnam balss lūzums. Un koncerta pirmo daļu viņš nodziedāja augstā diskantā balsī, un otro daļu es viņu pa starpbrīdi iedziedināju, pavilku uz leju viņa balsi, otro daļu, ja viņš nodziedāja, var teikt, ar vīrieša balsi. Tāds gadījums tiešām nav bijis. Un es arī viņam ļoti sekoju, kamēr arī viņš mācījās Ventspilī, lai viņš aizietu pēc tam tālāk. Un tas ir arī pilnveidojies, un tas ir liels gandarījums, kad vasarā mūs uzaicināja uz operu, kurā dziedāja 13 jaunie solisti. Un viņš bija viens no dažiem, ar ko opera noslēdza līgumu. Rihards Millers pašlaik studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā vokālās katedras maģistrantūrā. Viņš arī labprāt izmanto iespējas mācīties meistarklasēs ārzemēs. Dzīvojot visu laiku uz vienas vietas, mēs nemanām, kas notiek visapkārt, ja mēs koncentrējamies tikai uz ļoti šauru loku. Un redzot, kas notiek aiz robežas, tas ļoti palielina redzes loku. Un tas palīdz gan kļūt pašam labākam kā māksliniekam, gan saprast nedaudz vairāk, kas tiešām jādara, lai kaut ko sasniegtu. Un lai sasniegtu kaut kādu veiksmi tajā, ko tu dari. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi skatīties uz ārzemēm. Tikai lai salīdzinātu, kā ir šeit, kā ir tur, no kā mācīties, kas pie mums labāk, kas varbūt tur ir labāk. Kora mūzika ir Latvijā ar ļoti dziļām saknēm. Un, es domāju, ka arī šī kora mūzika ir profesionāli ļoti augsta, tādējādi prasot no katra individuāli lielu meistarību. Un es domāju, ka katrs mūsu skolas audzēknis, kurš nonāk kādā korī un apgūst kādu kora mūzikas repertuāru, viņi pierāda to, ka viņi ir spējīgi dziedāt gan korī kamēr, gan arī jau profesionālajos koros. Un tas nozīmē, ka šie sasniegumi varbūt nav kādi ļoti atsevišķi, bet viņi mērķtiecīgi aug no gadu uz gadu. Kora klasi 25 gadu laikā ir absolvējuši vairāk kā 90 audzēkņu, un aptuveni 20 turpinājuši arī tālāk iegūt profesionālo izglītību mūzikā kā solisti vai koru diriģenti. Stājoties muzikas skolā, jaunie audzēkņi parasti nāk ar vienu teikumu: es gribu dziedāt vai spēlēt klavieres. Un šī gadījumā kora klase tieši šīs divas pamatlietas arī apvieno – dziedāšanu un klavieru spēlēšanu. Es domāju, ka tomēr katram jau kaut kāda iekšēja vēlme ir, ko viņš grib. Un kas ir izvēlējies šo kora klasi, noteikti, es domāju, viņam šī dziedāšana ir kā dzīves nepieciešamība. Talsu mūzikas skolas kora klasē nemainīgi katru gadu mācās ap 40 līdz 50 audzēkņi. No visām mūzikas skolas programmām tieši kora klase ir viena no pieprasītākajām, un audzēkņu skaits sastāda 1/4 daļu no kopējā visu programmu skolēnu skaita. Kora klases jubilejā sveic un novēl vēl vairāk panākumiem bagātu audzēkņu Eva Jurčenko, Simona Antaļika, Jurgis Rudeks un Talsu televīzija. Lai jums veiksmīga jaunā darba nedēļa, es no jums atvados uz tikšanos!